uzaicināju uz sarunu fizioterapeiti ar specializāciju osteopātijā Annu Kuzņicovu. Sveika, Anna! Sveiki! Ļoti forši, ka tu piekriti šai intervijai, jo, es zinu, ka tu diezgan daudz strādā ar autiskā spektra bērniem, un nebūtu tas nav viegls darbs pats par sevi. Šī tēma ir tāda ļoti, ļoti, ļoti jūtīga, sarežģīta un diezgan plaša un nevienmēr viegli uztverama. Un tai ir arī diezgan daudz dažādas nianses. Un, protams, mēs šīs stundas laikā nevarēsim aptvert visu. Bet Annai ir diezgan interesants piedāvājums, jeb pareizāk tas, ar ko viņa strādā saistībā ar kraniosakrālo terapiju. Ko tu dari? Kā papildu tehnikas tās praksē, papildu tehnikas kā kraniosakrālu terapiju, viscerālu terapiju, fasciālu terapiju un maigi struktūru. Un stāstīt par statistiku Latviju, jo viņu šobrīd oficiāli nav. Jo kāda bija neoficiāla statistika par autismu traucējumiem, spektra traucējumu bērniem 2019. Gadā bija statistika 1 cilvēks uz 2369. Protams, šobrīd viņi izmainījušies, jo, piemēram, pasaules šobrīd statistika ir 1 cilvēks uz 100. ASV vispār ir 1 cilvēks uz 36 cilvēkiem. Gan daudz. Varbūt tas ir arī saistīts ar hiperdiagnostiku. Jā, tāpēc es domāju, varbūt mēs pirms sākam tā konkrētāk runāt par terapiju, ja nebūtu slikti parunāt par to, kas ir šis autiskais spektrs bērnu vecumā, tā varbūt īsti. Tas ir neirobioloģiskas attīstības traucējumi, kas skar komunikāciju un saskarsmē. Un bieži ir vienveidīgas atkārtotas uzvedības formas un ierobežotas intereses. Bet tas nenozīmē, ka viņam ir kaut kādi bioloģiski traucētas smadzenes. Respektīvi, par to etioloģiju mēs parunāsim vēl. Tātad ir šīs sociālās komunikācijas traucējumi, jā? Komunikācija. Respektīvi, viņš nereaģē uz savu vārdu, nemiedarbojas ar cilvēkiem, varbūt runas aizture, neesamība. Jā, tur tālāk. Sarežģīt uzsākt, uzturēt kontaktu. Smagiem ir gan ar smagiem kognitīviem traucējumiem, viņi gan arī var bez kognitīviem traucējumiem būt. Var arī būt ar smagiem runas traucējumiem, bet arī var arī bez. Tas ir katrs tik individuāls un neviens neatkartojas neviens. Visi individuāli. Kas ir cēlonis, tavuprāt? Autisma spektra traucējumiem? Jā. Tā ir. Daži saka ģenētika, daži nesaka, ka tas ir ģenētika. Pilnīgi tas nav zināms šobrīd vēl. To nezinu, jo es apspriežu to ar speciālistiem, abi terapeitiem. Vieni saka ģenētika, otri nesaka, ka tas ir ģenētika, ļoti grūti spriest. Bet tas ir saistīts ar kaut kādu, varbūt arī, protams, ar ģimenes loku ģenētiku, ir tur procentuāli, jā. Bet tas noteikti nav saistīts, es
kā strādājot, man liekas, tas nav ne dzemdību trauma, ne saslimšana kaut kāda, nē. Viņa var autisma spektra traucējumu bērni ar autisma spektra traucējumiem. Viņi var slimot, viņi var dabūt traumu, dzemdību traumu, viņi var dabūt vedera traucējumi, viņi var dabūt visas jebkuras saslimšanas, viņi arī var dabūt blakus arī insultu. Man bija pacienti, kas ir pēc dzimšanas dabūja insultu, un tur vēl ir smagāk strādāt. Vēl arī pacienti, kuri ir, piemēram, ļoti rēti ar Daunu sindromu. Ir pacienti, kuri ir izgājuši, piemēram, daudz operācijas, kur ir ļoti daudz to spaiku, kas ir jāstrādā viscerāli varbūt ar fasciāli, kur papildu vajag, viņam, lai uzlabotu to mobilitāti tam struktūrām, lai viņi vieglāk arī kustētos. Jā, tas ir, nav zināms, kas ir tās etioloģija. Jā, paskatoties interneta vietnēs, tur pastāv tāds varbūt prevalējošs viedoklis, ka autisms 70–80% ir tomēr tā kā vairāk ģenētiski noteikts, jā, bet nav viens tāds konkrēts autisma gēns. Un ka vēl ir šie neirobioloģiskie faktori, jā, smadzeņu daļu funkcionēšanas atšķirības, kas var izpausties kā atšķirīga briedumā pakāpe dažādām smadzeņu daļām. Ja, un tā kopsavilkumā, ja skatās, ko mēs redzam, atrodam, tad tā ir tā kā vairāk ģenētika, smadzeņu attīstības īpatnības, varbūt arī prenatālie un apkārtējās vides faktori. Tāds uzskats arī pastāv. Vai tu tam pati piekrīti, ka tā varētu būt? Grūti pateikt, jo tiešām viņi tik visādi, un to etioloģiju nevar uzreiz uzzināt, īpaši pie genetika tik ātri nevar pats. Jā. Ja paprasīt anamnēzi, ir kaut kas no genetikas, es redzu, jā, bet no citām, es vēl, varbūt man nav tik daudz to pieredzes ar autisma spektra traucējumu, es pati vēl uzzināšu daudz ko, jo es pati strādāju ar tāda veida pacientiem 5 gadus, bet kopumā man ir pieredze 17 gadi, jā, bet es skatīšos, paskatīšos, jo man šobrīd tādu datu nav, es tikai dzirdēju no cilvēkiem domas, tas viedoklis. Dati saistībā ar to, ka tā nav ģenētika, jā? Jā, visiem viedokļi ir tik dažādi. Vieni tā saka, otri tā saka, bet tur nekur rakstīts. Jā, jo, Anna, te mēs nonākam līdz tādam svarīgam punktam, izejot no tā, kāda teorijai, etioloģijai mēs piekrītam, tad arī mēs veidojam šo terapiju. Jo, ja mēs tomēr skatāmies no tā aspekta, ka tā ir ģenētika un šo smadzeņu daļu attīstības īpatnības, tad jautājums rodas, vai vispār autismu var izārstēt. Tas ir gan labs jautājums, tāpēc, ka es pēc mana viedokļa, ka autisma spektra traucējumu izārstēt, mēs varam tikai palīdzēt papildu kaut kā viņam atvieglot dzīvi. Kaut kā caur ķermeni, caur fizioloģiju, bet pašu autismu viņš pēkšņi nepaliks hop, un viņam var palīdzēt tikai kādi organiski, funkcionāli no savas specialitātes jomas uzlabot funkcionalitāti, lai vieglāk viņam adaptētos šajā dzīvē.
bišķi skatos, ka man arī kolēģi un speciālisti, īpaši, kas strādā ar viņiem, mēs runājam par to ļoti daudz. Un tiešām autismu spektra traucējumi nevar izārstēt, bet var uzlabot situāciju, kā tiešām ļoti labi var uzlabot situāciju. Īpaši, kad pievienojas vēl komandas darbs, tas ir kliniski psihologi, abaterapeiti, muzikāla terapija. Par abaterapiju es redzēju praktiskas lietas, kas es biju pati ļoti pārsteigta to, ka mainās bērns strādājot ar viņu caur abaterapiju. Kas tieši, Anna, mainās? Mainās uzvedība, mainās reakcija, mainās psihoemocionālais stāvoklis, mainās saskarsmē. Es saku, man nevarēja ar bērnu vispār saskarsmē atrast, jo bija ļoti daudz emocijas, tādas dusmas stipras, ka mēs pat kaušana bija. Un es redzu, pēc kāda laika strādājot kopā ar abaterapeitiem, ļoti labi uzlabojas miers, viņš palika mierīgāks, ar viņu var sarunāt. Tas ir priekš mani bija kolosāls, es ieraudzīju kolosālu darbu no abaterapeita, ka viņi taču strādā tieši uz to uzvedību uzlabošanu. Viņi tiešām viņi strādā uz to, lai uzlabotu viņam prasmes. Viņam ļoti tāds diezgan arī darbs, ka viņi sīki detaļi visu laiku treni to uzvedību saskarsmē, kā es to sapratu. Tāpēc, ka es dažreiz redzēju, kā viņi strādā, un tas ir tikai ilgstoši visu laiku darbs, un tikai tad var redzēt rezultātus. Un arī pielikt klāt kraniosakrāls terapiju, PNF, ko es pieliku klāt, viscerālterapiju, ļoti dod labu rezultātus, bet tas nenozīmē, ka mēs varam izārstēt viņam autismu. Es saprotu, ka autisma spektram ir dažādas izpausmes un smaguma pakāpes, bet ja mēs tomēr mēģinātu procentuāli, kaut vai to pašu minēto abaterapiju, pa cik procentiem mēs varam panākt šo uzlabošanos un cik, pat svarīgākais jautājums, cik noturīgs šis efekts būs? Katram individuāli. Es redzu gan ļoti labus rezultātus, ātri, vēl redzēju labus rezultātus ilgi, un neredzēju ļoti tur, kuri ļoti sarežģīti notiek saskarsmē, tad ir bišķi sarežģītāk gāja. Cik tur īsti tā uzlabošanās ir objektīva? Ja ņemt komandas darbu, tas ir lielāka procentu daļa, noteikti. 50, var teikt? 50, mazāk? 75%, jo tur ir tiešām strādā ilgi, un vecāki tur arī sāk strādāt kopā, ļoti svarīgi, lai vecāki miedarbojas. Tas ir komandas darbam jānotiek, lai mēs panāktu šos procentus 75 kaut vai. Gadi. Nenotiek, tas izmaiņas nenotiek ātri. Daži mēneši varbūt kaut kādi fizioloģiski uzlabot, bet gadi. Un tik varam spriest atgriezeniskas saites. Un globāli es varu apskatīt un redzēt, kādas izmaiņas. Un ļoti grūti viņu vispār sadalīt, kurš ir labāk, kurš ir sliktāk, jo katram ir individuāli tā gaita notiek. Jo dažreiz tā gaita ne uzreiz uzlabošana iet. Viņi notiek uzlabošana, tad hop, un uzreiz sliktāk. Un pēc tam atkal uzlabošana, un drusi atkal atpakaļ. Jo, kā nevar zināt, tas ir vienmēr pārsteigumi. Vai nav tā, kad šiem bērniem faktiski, lai noturētu šo uzlabojumu, visu laiku jāiet pie terapeitiem? Līdz ko viņš uztaisa pauzi lielāku, tur mēnesi, 2, 3,
notiek straujš kritums uzvedībā, piemēram? Es cenšos ar vecākiem sarunāt tad, kad viņi redz, ka viņiem ir sarežģīta, bērniem notiek emocionāli, tad viņi var pierakstīties. Jā, tad uzreiz var iet un tad mēs strādājam un skatāmies, kas ko un kur. Bet tās ir, es nekad nevaru teikt, kā būs, es nevaru teikt nekad, kas būs ar to bērnu. Es, kad strādāju, es redzu, kāda funkcionalitāte mainās, un tad es cenšos ar vecākiem tālāk komunicēt un jautāt, kā iet. Skaidrs, jā. Klau, tātad aba terapiju mēs tā kā izrunājām. Kādi vēl speciālisti būtu vēlami, lai šo procesu uzlabošanos veicinātu? Ergoterapija gan, baseins tie, kam patīk baseins, jo ne visiem patīk ūdens. Tas ir tik individuāli. Tas ir kaut... Izstāst, kāpēc ergoterapeits? Ja mēs pieņemam tīri, ka bērnam nav traucēta sīkā motorika, kāpēc ergoterapeits jāpiesaista būtu? Viņa arī man liekas, es neesmu ergoterapeits, bet viņa ar viņu funkcionāli kaut ko tur apmācā. Tas arī papildu dot uzdevumu viņam, piemēram, kā apģērbties, ko izdarīt, pašiem būt, attīstīt prasmi kustībā, funkcionalitāti kopumā. Tas arī dod darbu, teiksim tā, smadzenēm, kā papildu darbs. Bet vai tām sadzīves lietām, ēšanu, ģērbšanos, mazgāšanos, vai tiešām tur jāpiesaista vēl papildus kāds speciālists medicīnisku izglītību, vai nepietiek tomēr ar vecāku darbu ikdienā? Bet dažreiz es skatos pēc pieredzes, nezinu. Diemžēl nezinu. Diemžēl pat mēs to, ko uzskatām par loģiskām lietām, vecāki nezinu. Un dažreiz kaut kādu 1, 2 vai 3 konsultācijas pie ergoterapeita ir vajadzīga. Tiešām, dažreiz prasās. Jo tad iet arī gan apmācība vecākiem, gan arī, tur ir laba ietekme no ergoterapijas puses. Jo mēs arī taču es redzu, ka mēs visi komanda strādājām autisma centri, tur ir gan kliniskais psihologs, ļoti labi, gan logopēds, gan ergoterapeits, gan abaterapeits strādā. Tas viss ļoti labi, protams, kad ir komanda, ja, bet droši vien visu to jāapmaksā vecākiem. Kaut kādu daļu iespējams sēdz apdrošināšana valsts. Kā tur ir vispār ar to finansējumu, pieņemsim, ja tas pats vecāks vēršas pie šāda iestādi, kur komandas darbs, kas tiek apmaksāts? Tur ir es negribu nepareizi teikt, bet tur ir vajag priekšniecei jautāt Margarita Vasiljevskai, jo tur ir arī par valsts finansējumu, tur ir to naudu saņem no Eiropas atlīdzinājumiem kaut kādiem. Es varu arī ļoti nepareizi šobrīd teikt. Es varu kaut kā, bet viņu ne visi, tur pacienti nemaksā, tur ir valsts finansējums. Jā. Respektīvi, tur varbūt droši vien būtu jāteicina ergoterapeits, viņš varētu vairāk izstāstīt tās nianses, ko fizioterapija var palīdzēt šajos jautājumos. Daudz vairāk, protams. Nedaudz vairāk, tā nedrīkst salīdzināt. Es tikai varu teikt, ka ergoterapija tur taču arī strādāts ar kustībām, kas arī uzlabo, arī pēc tam uzlabo viņam to gan psihoemocionālo darbu. Ja, tas ir viens kopums vienmēr, neurofizioloģija. Jā. Tieši fizioterapeita loma
viņš vairāk tā kā skatās to stāju, muskuļu sasprindzinājumus, gaitas paternu, kāda viņa loma ir šajā komandas darbā, tavuprāt? Es savā praksi skatos, kādā ir funkcionāla attīstība, ko viņš māk, kā viņam kvalitatīvi notiek tas pozu maiņām, kā viņu var noturēt visas pozas, kā viņš kustās, kāda viņam muskuļu tonus, kad viņam ir dažreiz refleksi. Un izmantot visas tas tehnikas kopumā, tas arī es skatos, kaut kur vajag pastimulēt, kaut kur vajag piebremzēt patoloģiskos refleksus vai tonusu, kaut kur vajag arī pastimulēt līdzsvaru, kur ir līdzsvaru traucējumi vai koordinācijas traucējumi, bet pārsvarā tas ir kopumā attīstības funkcionalitātes traucējumi. Es skatos, kā viņš rāpo, kā viņš ceļas augšā, kā viņš maina pozu, kā viņš var noturēt līdzsvaru visas pozas. Es to kopumā skatos, aprakstu un arī stāju skatos, tie, kas jau staigā un var noturēt līdzsvaru. Vēl komandā noteikti ir arī logopēds. Viņa loma, manuprāt, ir ārkārtīgi liela, jo mēs zinām, ka viens no tādiem autisma agrīniem simptomiem ir tieši nerunāšana. Ja? Un jāsaka tā, ka pēdējos gadus es savā praksē arī novēroju tādu fenomenu, ka bērni sāk runāt arvien vēlāk. Un ja manu vecāku bērnība, tad, kad es biju bērns, ja, runāšana jau bija ļoti raita, līdz 2 gados jau bērni runāja ļoti raiti, un tagad faktiski jau pat skaitās pēc 3 gadiem, ja bērns sāk runāt, tas ir ok, norma, jā, un es zinu, Eiropā ir vēl atbīdīt šis termiņš vēl tālāk pēc 4 gadiem. Bet, protams, ja bērniņš nerunā 3 gados neko, ja, tad tas tāds tomēr varētu būt arī autiskā spektra simptoms. Piekrīti? Ne visi runas traucējumi ir autisma spektra traucējumi. Kad nerunā vispār? Nav faktu. Nevaru zināt, nevaru atbildēt. Es vienmēr atļauju speciālistiem, kuri to visu testa un nosaka. Un Kur, Anna, patreiz vispār var vecāki, ja viņiem ir aizdoms par savu bērnu šīm autisko spektru, kur viņi var vērsties un veikt šos testus vai noteikt diagnozi? Tā, noteikti var autisma centrā Aspektrs, tur ir Margarita Vasiljevska. Viņa to dara testus. Bet noteikti vienmēr pirms viņam vajag iziet neirologu un psihiatru. Pirms. Tad tas ir obligāti, ja? Ciādi viņi neņem. Es pajautāju Margarita Vasiljevskai, bet es domāju, ka viņi var vienmēr uzvanīt uz turieni, pajautāt un precizēt, kā to var izdarīt pareizāk. Tāpēc, ka man kādreiz to stāstīja tik sīki, un es aizmirsu, bet es atceros, ka tur bija kopumā gan neirologs, gan psihiatra. Saki, Anna, vai tavā praksē ir daudz vecāku, kas, vai tā varētu teikt, iziet tādu nolieguma stadiju, respektīvi viņi nevēlās noteikt, vai bērnam ir šis autiskais spektrs, kaut gan ļoti daudzas pazīmes par to liecina? Protams. Kaut vai gan uzstādina jau diagnoze, var redzēt, un kā vecāki grūti to pārdzīvo, un pašiem vajadzīga vecākiem palīdzība, un es redzu, ka pirmkārtēji vajag dažreiz vecākiem palīdzība, varbūt pat
kaut kā ieteikt pie kaut kāda speciālista aiziet vai piedāvāt arī aiziet pie ģimenes ārsta, pajautāt, uz kurien labāk, kur ir veselības arī joma, tas ar veselību arī saistīts tas lietas, ko viņi negrib pieņemt. Tur ir arī varbūt arī psihiatrijas redzēja, ja, bet neviens par to nerunā skaļi. Grūti, ļoti grūti. Ļoti grūti, dažreiz ļoti vajadzīgs atbalsts vecākiem. Ļoti. Un, varbūt jārunā, Anna, par to, kādas priekšrocības šiem vecākiem paverās, ja tomēr viņi nonāk, ja viņi to diagnozi apstiprina, ja tomēr ir droši vien vieglāk tālāk sastādīt šo te terapijas plānu, šo pašu komandu, saprast, kurai jāstrādā ar šo bērnu, lai netērētu laiku veltīgi ejot uz citām terapijām vai darot lietas, kas pie šī autiskā spektra var nebūt tik efektīvas. Noteikti. Tev pašai, Anna, ir jau piešaut acis uz to, ka ienāk bērniņš kabinetā un tu vari burtiski minūtes laikā, tev rodas jau tāds priekšstats par to, ka varētu būt šī problēma. Varbūt, jā. Kādas pazīmes ir šiem bērniem, ar ko viņi atšķirās no citiem bērniem šajās pirmajās minūtēs, kad viņi ienāk kabinetā, kāda ir viņu uzvedība, ar ko viņi atšķirās? Saskarsme, komunikācija, saskarsme. Ļoti. Jo, kad viņi ienāk, kā komunicēt. Vai paredz, vai viņš pastāvējo, vai viņš uztver mammu, vai viņš uztver vispār pasaulē, var redzēt pēc uzvedības. Bet, ko neliek diagnozi noteikti, tas nav mana kompetencija. Pazuda skaņa, Anna? Pazuda skaņa? Es arī kļūdīties. Tāpēc ļoti var kļūdīties, kad bērniņš ir ļoti atvērts, piemēram, un grib kaut ko pasāvēji darīt un ļoti jūtīgs. Tas arī var būt nenozīmē, ka viņš ir ar autisku spektra traucējumiem. Ko es esmu ievērojis, šie bērni ir ļoti droši. Ļoti. Jo neviens ārsta kabinetā neienāk ar tādu atvērtību un uzreiz pa kabinetu nestaigā, nevirina atvilknes plauktus, neņem priekšmetus no viņi. Parasti bērni ir ļoti piesardzīgi, bīkli vēl jau vairāk, ja tev ir balts halāts, ja, tā nemēdz būt. Ja? Tā ir viena no tādām diezgan ir, protams, izņēmumi, ja? Bet ļoti bieži, vai ne? Bet arī tas jo viņi, kad neredz speciālistu, tad viņi ar to nekomunicē noteikti. jā, tas ir. Bet ir tādi, kur bija viens gadījums, ka es kļūdījos, vienkārši, ka bērniņš ir tāds. Es, kad pati ieraudzīju, ka es kļūdījos, jā, tā ir. Tāpēc tas nav mana kompetence viņam likt diagnozes. Dažreiz tas ir viņu kaut kāda, ir raksturiņš. Kā tev liekas, mēs tagad te uzskaitījām speciālistus, tātad ergoterapeits, fizioterapeits, logopēds noteikti, kraniosakrālā terapija. Ja, arī viņa tiek minēta, paskatās interneta vidē, arī tiek izmantota plaši pie autiskā spektra ārstēšanas. Kādā pozīcijā tu noliktu kraniosakrālo terapiju? Varbūt tā nav labi salīdzināt, bet tev iekšēji noteikti ir kaut kāda redzējums. Jo, kāpēc tas ir būtiski? Jo šo kraniosakrālo terapiju tomēr viņa ir dārga.
būsim realisti, viņa nav lēta. Un grūti pateikt, nevienmēr iespējams apdrošinātāji arī varbūt apmaksā viņu, un vecākiem vajag pieņemt lēmumu, pie kā sūtīt, ar ko sākt, ar kādu šo terapiju, kuru mēs nosaucam, tā pati aba terapija, ja, cik tu minēji, ka viņa ļoti efektīva ir. Kraniosakrālā terapija, kurā pozīcijā viņa atrodas? Vispār? Starp šīm visām, ja vecākam vajadzētu izvēlēties trīs opcijas, kur vest bērnu, ko tu ieteiktu? Kraniosakrālā, kurā trīnieku pozīcijā vai četrnieku pozīcijā, kurā jāatrodas? Tūlīt. Noteikti es būtu laimīga, ja tas pacients staigātu pie aba terapeita, lai viņam jau būtu tas darbs. Pat sākt vajadzētu ar to, ja? Vēlams. Otrā vai trešā vieta. Kraniosakrālā. Labojumi. Un trešā pozīcija? Tā jo tik katram tas ir visindividuāli. Tik katram. Es tev atvieglošu uzdevumu, varbūt, Anna, mēs tādi diezgan interesantai tēmai pieskārsimies, kā bērnu hiperaktivitāte un autiskiem spektram ir šis raksturīgs, ka viņi ļoti aktīvi, viņi visu laiku kustās. Un, protams, tā ir problēma gan bērnu dārzā, gan skolā, gan arī mājās. Un vecāki, negribot, domā par to, kā šo enerģiju pareizā virzienā izlietot. Un ļoti bieži šie bērni tiek iesaistīti dažādās sporta sekcijās. Un tu jau minēji baseinu kā vienu no, ja. Ko vēl tu varētu ieteikt no... Es domāju, ka mēs varam droši noteikti ielikt, šo te fizisko momentu. Nepieciešama. Vai ne? Protams. Kur vēl varētu bez baseina iet trenēties? Kā tev pašai, ko tu dari brīvajā laikā no fiziskām aktivitātēm? Es nezinu, kāpēc, bet man iet muzikāla terapija, jo ir tādi bērniņi, kur muziku ļoti labi nomierinās. Kuriem daļas, kas sāk viņam to emocionalitāti līdzsvarot. Jo man liekas, ka viņu var arī tur, viņa tiešām aktīvā. Kur Latvijā var aiziet uz muzikālo terapiju? Un no cik gadu vecuma tur? No cik līdz cik gadiem tas ir iespējams? Kliniska universitātes slimnīca redzēju. Tur ir. Bet paklau, man liekas, ka muzikālie terapeiti arī viņi jau ir oficiāli, vai tik nav notiek mācības, kā certifikācija, ne? Nav tā? Muzikālā terapija ir? Apmācās, jā. Tas ir Stradiņu universitāte vai cita? Varētu būt. Latvijas Tad ir muzikālie terapeiti mums Latvijā. Es dzirdu, kā Stradiņos vēl apmāca mākslas terapeitus. Arī, jā. Klau, bet no fiziskajām tomēr? Fiziskajām, jā. Noteikti kaut vai es ļoti prasu visiem kaut vai pastaigāties. Jo viņam tā elpošana un staigāšana, viņa ļoti palīdz līdzsvarot arī to caur elpošanas sistēmu, nervu sistēmu, vegetatīvo nervu sistēmu, līdzsvaro simpatisku un parasimpatisku nervu sistēmu. Ļoti svarīgi viņam būt ārā, svaiga gaisa, ne tikai ārā, vai ne tikai iekšā. Jo pārsvarā vecāki sēž mājās, jo grūti tikt ar viņam galā, ar tādiem viņiem. Vajag arī būt ārā, jo emocionalitāte līdzsvarotāk, kaut vai pabūt ārā un paspēlēties spēļu laukumā. Ļoti labi.
Man te bija nesen intervija ar Agnesi Božu. Viņa Latvijas boksu čempione, un mēs arī pieskārāmies autiskajam spektram. Viņa pareizāk ieminējās, ka tagad vecākiem, kuriem ir šādi bērniņi, viņiem ir tendence viņus sūtīt uz dažādām cīņu sporta sekcijām. Un, viņa runāja konkrēti par boksu, kad viņa pati personīgi nekādā gadījumā neiesaka šādiem bērniem iet šajā virzienā. Kāpēc? Tāpēc, ka, protams, tas atkarīgs no vecuma. Tur boksa sekcijās visam jauniem bērniem pirmskolas vecuma droši vien vispār attīstošos dot, nekas slikts nav. Bet līdz ko sākas kaut kādi cīņu elementi, kombinācijas tiek izstrādātas, tiek bērns mācīts, kā darboties ar rokām, kājām, un viņš visu to pēc tam realizē bērnu dārzā, skolā, uz saviem skolas biedriem. Un, protams, tas nav labi. Tas nav labi, un viņa ieteica to nedarīt. Labāk, kā tu minēji, baseins, skriešana, slēpošana, respektīvi viss, kas nav saistīts ar kaut kādiem cīņas stereotipiem, kurus viņš pēc tam var realizēt sabiedrībā. Ja? Vai tas būtu spēļu laukums, vai skola, vai bērndārs, tas labi nebūs. Piekrīt? Piekrītu. Jo bieži vien ir bērniem, es redzu pat piemēru, kad parādīja, ka kost citu cilvēku, ja? Spēlējoties. Un tās bērni Jā. Arī viņi var kost arī bez vecāko iesaistīšanas. Viņi paši var sākt kost citu cilvēku, īpaši mammu, jo viņi tā jūt tāds sevi. Man tā paskaidroja, ka viņi, kad sāka skrāpēt, kad viņi sāka kost, viņi tāds sāka just sevi, jo viņam tā sensora, viņam ir, izmaiņa. Jā, labi, atgriežoties pie kraniosakrālās terapijas, Anna, vai tāds jautājums, vai kraniosakrālā terapija ir osteopātija? Ļoti bieži droši vien vecāki zvanīs un jautās, vai tas ir tā? Paskaidrosim, ka tas ir daļa no tā. Daļa no osteopātijas, kā lai pateikt to precīzāk, osteopātija dalās 3 tādos galvenos blokos. Ja, ir kraniālā terapija, ir struktūrālā, kas strādā ar locītavām, mugurkaulu muskuļiem. Kraniālā latīņu valodas nozīmē galvaskauls kauliem strādā, un ir viscerālā 3. Un kraniosakrālā faktiski tā apvieno sevi gan darbu ar galvaskausu, gan darbu ar iegurni. Pareizi? Tā ir. Tā kā faktiski sanāk, es domāju, tur vēl varētu pielikt klāt nervu sistēmu, ka mēs noteikti iespaidojam pozitīvi nervu sistēmu. Tu varbūt varētu sīkāk pastāstīt, kā mēs tos efektus, uz kādām anatomiskām struktūrām notiek šis darbs, kad tiek panākts šis efekts kraniosakrālajā terapijā. Kraniosakrālo darbu? Jā. Tur ir savs fizioloģiskais, runāšu ar vienkāršu valodu, tur ir savam jābūt tur ir jābūt normām, gan ritmam, gan amplitūde, gan spēkam. To caur mīkstu paņēmienu, caur krustu un galvaskausu, kas ir visbiežāk izmanto, arī ir citas arī paņēmieni, ko var kā kraniosakrālu sistēmu ieiet un veikt darbu. Tātad caur klasisku paņēmienu, caur pakausi un krustu paņēmienu, tad mēs klausāmies, kad notiek kustība. Kustība, elpošanas kustība kaulos. Un viņam ir savs ritms, vēlreiz teikšu.
ritms, amplitūda un spēks. Un tad mēs klausāmies, kāda ir sakuma spēks. Jo viņam, ja ir spēks samazinās, mēs varam domāt līdzi. Ja tur ir, tad to spēku veicina likvora darbs. Tas ir muguras un gala smadzeņu šķidrums, kurš kustās uz augšu un uz leju, uz augšu uz leju. Tas ir pavisam ar vienkāršiem vārdiem runājot. Un, ja viņa, piemēram, ir samazināts, tad jāpaklausās, nevis jāpaklausās, nav tavs pareizs vārds, tad skatāmies, testējam tālāk, kas to spēku mazina. Ja ir spēks ir normā, viņš kustās normāli, spēcīgi diezgan, ir, piemēram, ritms samazināt, vai ritms paaugstināts. Tad mēs skatāmies, strādājam ar to, lai ritms sāk uzlaboties, mierināties. Tas ir mierināt centrālo nervu sistēmu, sāk uzlaboties vegetatīvu nervu sistēmu līdzsvarošana, tas ir simpatiskā nervu sistēma un parasimpatiskā nervu sistēma līdzsvarošana. Ko vēl tas dod elpošana visām ķermenim, to fizioloģisku normu elpošanu visi ķermeni, jo mums viss ķermenis elpo un kustās. Ko vēl? Tas ir, ja es negatavojos, es cenšos ar saviem vārdiem pastāstīt cilvēkiem, kuri nesaprot kraniosakrālu sistēmu. Skatāmies rītu. Kad ritms arī sāk līdzsvaroties, no 7-8 reizes minūte līdz 4 reizēm, piemēram, minūte, tad mēs jau varam skatīties amplitūdu. Skatīties amplitūdu. Ja ir amplitūda kaut kur samazināta, tas nozīmē, ka kaut kur ir arī kaut ko ierobežo to kustību. Un mēs tād ejam skatīties, kas ierobežo, un mēs testējam tālāk, ko tieši. Un var skatīties gan no struktūrālas, fasciālas, viscerālam tehnikam, ir tā testēšana. Un tad, kad mēs atradām to vietu, mēs pastrādājam, relaksējam tās mikstas audus, kas bremzē to kustību, piemēram. Tas ir kā piemērs, jo situācijas visādas individuāls ir. Tas ir kā vienkārši viens kāds piemērs atnāca man galvā. Un tad mēs, kad relaksējam mikstus audus, tad mēs atkal patestējam kraniosakrālu sistēmu. Ja tur ir visi tie rādītāji ir norma, tad mēs ļoti labi darbu padarījām. Tā izsumā. Jā, ļoti, ļoti izsmeļoši, jā. Ļoti izsmeļoši, jā. Tad kādi ir šie kraniosakrālās terapijas, kādas ir indikācijas, kādos gadījumos viņa var palīdzēt? Var uzskaitīt? Gribas pateikt visos gadījumos. Varbūt kontekstā ar autisko spektru. Autisku spektru, jā, tur ir ļoti... Ko tu esi jutusi pati, kādu uzlabojumu tieši strādāt ar šiem bērniem? Uzlabojumi ir. Tur ir visvairāk, ko es vienmēr atradu, visvairāk. Tas ir cieta apvalka sasprindzinājuma galvas kausa, vai viscerālu saišu, vai viscerālu audu sasprindzinājumi kaut kādi, vai spēki, vai tas ir saistīts ar psihoemocionālu spriedzi, kas visu laiku kaut ko sasprindzina ķermeņa daļa, un tad, kad atvieglina, relaksējot to fasciju vai to mīksto audu tajā vietā, tad viņam tā emocija, viņa var iziet ātri, un tad nomierinās. Jo visvairāk tas ir kakla daļa, tas ir ugurnīs priekšē daļa, krusta spinteris, iegurni, tur ir varbūt kaut kādi bloki, kas ir saistīti ar viscerālu daļu priekšējo vedra sienu. Diafragma, mediastinum, rības, vistus, tur ir, skatoties individuāli katram. Bet es nosaucu visvairāk, kas ir iespēja, visu laiku skatos, kas ir nāk. Vai mēs varam teikt, ka kraniosakrālā terapija palīdz valodas attīstībai? Es tagad uzskaitīšu varbūt, ja? Viss, kas pie autiskā spektra
un tad pateiks, vai tu piekrīti, vai ir kaut kādas opcijas, kas ir vairāk izteiktākas un kas ir mazāk tas efekts. Ja? Tātad valodas attīstība, sociālā komunikācija, spēja regulēt emocijas, mazināt sensoros traucējumus, uzlabot uzvedību, atvieglot mācīšanās procesus, mazināt stereotipijas, trauksmi un hiperjūtību. Tā ir? Jā, man pat piemērs ir. Viens ļoti spilgtam piemēram, kad mēs 4-5 reizes strādājam ar bērnu, un 3 reizes vēl ar mammu strādājam atsevišķi, jo viņa pati arī gribēja. Un tad ļoti labi uzlabojumi bija bērniņam, kurš nevarēja mazgāties vanna, jo viņam nepatika ūdens. Viņš visu laiku izvairījies no ūdens. Un man liekas ļoti labi uzlabojumi, kad ir sāk pats gribēt ieiet ūdenī un mazgāties. Nu, kā Jā. ļoti svarīgi. Ļoti. Kāds sāk trauksme arī caur darbu aiziet psihoemocionāli stāvoklīs, caur to ķermeni darbu notiek uzlabošana vecākiem, tad uzreiz jūt bērniņi to, un viņi arī sāk bišķi mierināties un attīstīt vieglumā, kad ir blakus esoši vecāki, ir miera stāvokli. Tas laiku. 99%. Jā. Tātad tu iesaki kraniosakrālo terapiju noteikti iekļaut šajā te kopējā komandas darbā bērniem ar autisko spektru. Vai vecākiem arī vajadzētu paralēli, tas kaut kā ietekmēs arī bērnā uzvedību, ja tu strādās paralēli pašiem vecākiem kraniosakrāli? Kad vecāki tieši paši jau saprot, ka viņam vajag, viņi var vai caur vingrošanu, vai papildu ar kraniosakrālu terapiju. Jā, ir uzlabojumi, es redzu. Praktiski redzu, ka vieglāk ar bērnu, tāpēc, ka vecākiem ir vieglāk pašiem, ir spēks un miers viņu pašiem disciplinēt to bērnu. Jā, viņiem pašiem ir psiholoģisks spriedzi ikdienā, un tas, protams, bērns arī jūt šo atgrieznisko saikni. Jā, tāpat kā psihoterapijā, tur jau arī notiek darbs ar visiem ģimenes locekļiem. Izdarot tādu kopsavilkumu, varbūt cik samērīga ir vizītes cena un rezultāts kraniosakrālajā terapijā, jo mēs to labi saprotam, ka tas nav lēti, jā, un pats galvenais vēl tāds aspekts varbūt, ko es gribētu pieminēt, nevienmēr bērns droši vien ļausies, būs melnās dienas, nevienmēr ļausies pieskārties sev, viņš būs kustīgs, viņš būs aktīvs, un mēs zinām, ka kraniosakrālā terapija tomēr prasa vairāk vai mazāk nekustīgu ķermeņa pozu. Tāpēc man tāds jautājums, tātad šīs cenas samērīgums un rezultāts, kā tu to varētu saviem vārdiem? Tā, paskaidrošu uzreiz. Kā nav jāgaida no pirmas reizes uzreiz uzlabojums. Tas arī nav jābūt. Un ļoti svarīgi paskaidrot katram cilvēkam, vecākiem, ka tas ir tikai instruments, un es varu tikai pēc tam kaut ko ieteikt, lai kaut kur aiziet pie cita speciālista, vai kaut ko vēl mājas darbus kaut kādus vēl taisīt, vēl kaut kādas rekomendācijas, vai pie ģimenes ārsta aiziet nosūtījumu saņemt. Tas darbs nevajadzētu būt uzreiz uzlabojumi, jo visi uzreiz tad atnāks un gaidīs, kad būs uzreiz uzlabojumi. Neviens daktars nekad nesāka prognozi. Nekad. Ir. Neskatot.
uzlabojumi notiek, un kādreiz arī teicis Barāla kungs, viscerālis terapeits, kurš ir Francijā. Viņš arī teica, ka viņš neuzskata uzreiz par uzlabojumu, kad pacientam uzreiz ir uzlabojumi. Ja? Viņš nepriecāsies uzreiz. Viņš attīsies ceļa garumā, gaitas garumā, kas notiks. Un nekas ātri, tās lietas nekas neārstējas. Tas ir ļoti ilgstošs un pacietīgais darbs, kas vēl varbūt kaut kur pielikt klāt. No kādu vecumā tu ieteiktu sākt? Jo parasti speciālistiem ir viedoklis, jo ātrāk, jo labāk uzsākt pēc šīs diagnozes uzstādīšanas. Un kraniosakrālā terapija, kāds tev ir bijis jaunākais pacients un vecākais pacients? Jaunākais 3 gadi, vecākais 18 gadi, bet viņš jau mācās. Viņš jau tāds intelektuāli labi attīstīts bija. Mm-hmm. Mēs zinām, ar autisko spektru arī ir ģēniji, ja? Mums sabiedrībā ļoti talantīgi cilvēki. Tas atkal tas atkarīgs no šīm te visām niansēm. Runājot par darbu, praktisko darbu kabinetā, būtu interesanti uzzināt no tevīm, kādās pozās tu strādā ar bērniem. Tu minēji to, ka tu pielāgojies pacientam. Ja, un, protams, ideālākā pozīcija būtu guļus uz kušetes, kas ir visnotaļ reta parādība droši vien, ja, bērniem ar autisko spektru. Respektīvi, paliek kas? Kādas pozas paliek? Visa. Sākam stāvus. Ja viņš atļauj pieskarties vispār. Ja nē, tad cenšamies aiz muguras. Tas ir vienmēr ir izaicinājums, gan stāvus, gan sēdus, guļus uz vēdra, guļus uz muguras, sēdus klepi, pagriezt uz vēdra pie mums, kad viņš kūstās, dinamika. Tas ir vienmēr ir tā kā izaicinājums uzreiz atrast palpatori to vietu, kur vajag strādāt dinamika. Un tā ir brīdi vēl spēlēties, runāties, un man ļoti svarīgi, lai vecāki miedarbojas, viņi ļoti palīdz, tad nodarbība notiek efektīvāk. Jā, es viņam ļoti pateicos, tas ir mani asistenti, tad tiešām ar uzlabojumi notiek. Un, kaut vai viņš izkustās tajā brīdī. Arī ar pauzēm mēs darām, tāpēc, ka dažreiz vajag viņus dot atļauju paspēlēties, vienkārši paskriet, un pēc tam mēs atkal turpinu strādāt. Tas ir, katram tik visādi individuāli, bet ir tādi, kuri var mierīgi sēdēt un tāds varu pastrādāt, kam man vajag. Tie, kas sāk uzticēties, kad saka, ar mani komunicēt, pamaziņ solīšiem adaptēties, bet ir tādi, kuri ir sarežģīti iet komunikāciju, jo tā roku kontakts, tas ir arī komunikācija. Un es vienam puikam, kā piemērs, 13 gadi, viņš atļauj strādāt ar sevi. Un māma arī. Bet es redzēju, ka viņš nesaprāta tos vārdus, kā atļauju, ka viņš īstenībā nesaprot savu ķermeni, viņam nav tās labas saskarsmes ar savu ķermeni, ka viņam negribējas. Un es to sapratu, tikai, es viņam jautāju, vēl jautāju, un pēc kāda laika izrādījās, ka viņam tiešām bija bail, un ka viņš vairs negrib iet. Bet ir tādi, kuri sāka pa maziņu solīšiem adaptēties. Tiešām, sāka vairāk pielikt klāt, iet aiz rociņas, sāka vairāk draudzīgāk paliek. Tas ir laiks, adaptācija nenotiek ātri. Katrs tik individuāls. Tur ir tas pozas. Mm-hmm. Labi. Par vecākiem, vecmāmiņām, vectētiņiem. Mamma, tētis, ļoti bieži atnāk visa ģimene pilnā sastāvā. Jautājums tev, vai tas ir kā traucēklis, ka tik daudz sanāk kabinetā cilvēki, sevišķi tas attiec švien uz vecmāmiņām, kas sevišķi satrauc par savu mazbērnu, un vai to var izmantot kā priekšrocību, lai strādātu ar šiem bērniem?
Es skatos pēc situācijas, bet īstenībā es prasu palikt. Es prasu palikt vienam cilvēkam, vai tā ir mamma, vai tā ir tētis, un palikt, jo tāpēc, ka telpiski ļoti grūti, kad ir daudz cilvēku. Ļoti grūti. Ļoti svarīgi, lai es saku, koncentrēties un strādāt, un man arī ērti. Jā, pirmā ir likums ir ērti bērnam, otrais likums ir man. Un tad es pati nosaku tas likumus, kā man ir vieglāk strādāt. Es atļauju kad pieredzes nebija šai jomā, atļauju iet visiem, un bija ļoti grūti. Un es tad sapratu, ka nē, es paprasīšu laipni kādu palikt. Ja man vajadzēs palīdzību no viņiem, es redzēšu, ka viņa man netraucēs, es viņu aicināšu pie manis. Mēģinu spēlēt, lai būtu tiešām efektīva nodarbība, kā es pati to redzu, kā es pati to jūtu, kā es pati varu sev to nodarbību izveidot paši. Skaidrs, jā. Es esmu atbildīga par to nodarbību, un tad mani likumi būs arī. Turpināsim ar bērniem. Vai bērns ir kaut kā īpaši jāsagatavo pirms vizītes? Es domāju, ka saistībā ar ogļhidrātu ierobežošanu, pietiekamu miegu vai pat iespējams viegli trankvilizatori, jārs to ir izrakstījis pirms iet pie tevīm, vai ļoti bieži bērniem ir, kā lai pasaka, ir pārslodze dēļ tā, ka vienā dienā cenšas sarakstīt vairākus speciālistus, un ja tu tiec tajā kā beidzamais, viņš jau ir emocionāli, psiholoģiski noguris, un arī var būt problēmas. Es neprasu kaut ko īpaši, jo es pirmā konsultācijā arī mēs uzreiz, kad savācot anamnēzi, apskate, es cenšos uzreiz to darbu organizāciju parunāt ar vecākiem, jo tiešām vienam ir svarīgi, lai būtu mazāk cilvēku apkārt, kad viņi atnāk, vai svarīgi, lai būtu visi durvji aizvērti, piemēram, vai, ja es nevaru šito viņam kaut ko teikt, ko drīkst, ko nedrīkst darīt, jo tas ir vienmēr izaicinājums atkal šeit. Tas ir, priekš manis šobrīd tas ir, nav iespējams tādu organizēt pirms tam. Bet pirmā konsultācijas laikā es varu to visas lietas ar viņiem sarunāt jau. Un tad mēs pa maziem solīšiem jau kaut ko veidojam, kaut kādu tādu uz nākošu reizi sava veida individuālu darbu, ka viņi, ko vajag pielikt klāt. Un jā, es prasu pēc nodarbības tiešām neiet tālāk pie citiem specialistiem, ja viņi jau ir noguruši, pārstimulēti, visvairāk ir vēlams, lai neietu. Pēc. Tas būs tikai sliktāk. Pēc procedūras, lai neietu. Jā. Ir kaut kādas vēl rekomendācijas, ko nevajadzētu darīt pēc kraniosakrālās terapijas? Es domāju, ka uz vietas visu mēs noskaidrojam. Tā ideāli pasaulē, protams, mēs prasam, lai būtu izgulēts, lai būtu labi noskaņojumi, bet tā neeksistē tā dzīve. Viņa tā nedara. Tāda noskaņojuma. Ja ir tāda situācija, atnācis ir bērniņš, un viņš ir ļoti aktīvs, respektīvi atsakās sēsties, viņš skrien pa kabinetu, ja ir jāapstājas, tad pieejot klāt, groza galvu, vicina rokas, paiet 5, 10, 15, 20 minūtes, un
tu saproti to, ka, ir tāda sajūta, vēl varētu turpināt, protams, visu to, bet, ka šodien nesanāks. Ja? Un jautājums ir tāds varbūt par to, uz ko vecākiem gatavoties šādās situācijās, jo viņš ir atnācis uz vizīti, ja tas ir tavs laiks, un darbs it kā nav izdarīt, nebija iespējams izdarīt, ja, tā kā lotorē, kā jau mēs runājām. Kā tavā praksē ir, vecākam ir jāapmaksā šī vizīte, vai ir kaut kādi citi varianti vēl? Uz ko reiķināties vecākiem ar šādiem bērniem, ja, jo ir šie riska faktori, ka bērns nesadarbosies? Es šobrīd skatos individuāli. Varbūt es brīvākā un visiem ņemšu, bet es šobrīd skatos individuāli. Respektīvi, varētu būt arī tāda situācija, kad bērnu vecākiem nav jāapmaksā vizīte. Varētu būt arī tā. Es neteikšu, ka man tādas bija situācijas, jā, bet ja vajadzēs, ja es redzēšu pēc mana iekšējā tiesnīguma, vai pareizi kā pateikt. Es sapratām, jā. Tad jā, skaidrs. Ja runājam, cik, saprotu atkal, dažādi bērni, dažādu šo te autiskā spektrā pakāpi, ja? Procentuāli tu vari pateikt, cik bērni ir tādi, kas ļauj un neļauj strādāt ar sevīm, ar kuriem ir vieglāk, kuriem tu vari nostrādāt, pusstundu, 40 minūtes nostrādāt, un ir tādi bērni, kuriem izdodas varbūt 5-10 minūtes. Procentos, kāds tās attiecības ir? Man praksē ir 99, kad atļauj iet, pieskarties un strādāt. Viens tas procents par to, kad it kā teica, ka atļauj, jā, bet es pēc sajūtam sapratu, ka un pēc tam izrādījās, ka viņam bija bail, bet līdz ar to es visu to paskaidroju arī mammai pirms. Es visu lietas skaidroju, tas nebija priekš manis, tā kā jauns. Kad bērns manis, es saku pierast pie tā, ka viņš saka, nāk pie manis. Un es saku dažreiz aizmirst, ka viņi var arī nenākt. Tas ir arī mana bija tāda liela kļūda, ka viņš saku, pierast pie tā, ka viņa nāk, ka es varu ar viņiem strādāt. Cik bieži tu iesaki bērniem, atkal noteikti ļoti individuāli, bet cik tas apmeklējuma intervāls, tie starplaiki lieli ir optimāli bērniem ar autisko spektru? Piemēram, kaut kā piemērs praktisks, reizi 2 nedēļas, pēc tam 1 reizi mēnesi, pēc tam 1 reizi 2 mēnešos, tas ir skatoties kā, pēc situācijas individuāli. Un pēc tam 1 reizi pusgadā un pēc tam 1 reizi gadā, piemēram. Jā, tas skatoties, kā notiek uzlabojumi, un vēl es dodu mājas uzdevumus, līdz ar to es arī skatīšos, kā pilda to vai nepilda. Jā. Ar katru reizi rētāk, un tad mēs runājam ar vecākiem, lai, ja viņi redz, ka vajag paši, jau paši var redzēt, ka, situācija tāda, ka vajag aizvest, nomierināt, piemēram, lai viņš izkutās, vai viņam relaksētu, tad viņi var pierakstīties. Skaidrs, labi. Mēs tātad tuvojamies tādam noslēgumam. Vēl, Anna, es gribēju tev jautāt, kur tevi atrast
bērnu vecākiem, ja viņiem ir ieinteresējusi kraniosakrālā terapija, kur tu strādā? Es strādāju 3 darbus strādāju. Viena darba, tas ir mana prakse, Anna Kuzņicova fizioterapeita prakse, Brīvības iela 221, 5. stāvā. Medeors Plus, tas ir Dzirnava iela 91, korpus 3. Un autisma centrs Aspektrs. Līmas iela 2-4. Tā, jautājumu, diemžēl, nevienam nav, bet, acīm redzot, tad jau, ja kāds tiksies ar tevīm, tad būs tie jautājumi. Paldies tev par šo jauko interviju. Ata. Pateicos.